elektroauto ir labs, lai viņš cīnās brīvajā tirgū. Tesla un sižets negluži būs par Teslu, bet caur Teslu paskatīsimies šādu jautājumu, bet būtu pēdējais laiks to pacelt un paskaidrošu, kāpēc. Portāls iauto.lv piedāvā dotācijas elektroauto un hibrīda auto iegādēji. Kāpēc? Lai nebūtu pārpratumu, kur ir viss Tesliņā, viss smuki redzams. Es varu pateikt, ka šis ir ļoti labs auto. Jā, stūri bišķi vienkāršāk tā izvēlējies ir Tesla ražotājs. Pogas varēja būt un droši vien Eiropa vēlāk paprasīs obligātās pogas, kas attiecās uz klimatu vai uz skaņu, piemēram, lai būtu ērtāk. Bet auto ir tiešām ļoti labs. Ir jāsāk runāt, kāpēc mēs pieņemam, ka tas ir normāli, ka valsts līdzfinansē privāto autotransportu. Ja es saprotu, un es domāju, ka tas būtu pareizi, ir atbalstīt un līdzfinansēt sabiedrisko transportu, sākot ar to, lai palielinātu mobilitāti reģionos, vēlāk, lai, teiksim, pilsētā cilvēkiem būtu vieglākam, ir, teiksim, mazāk nodrošināt un tāda lieta. Bet kāpēc mēs atbalstam privāto transportu? Būtībā tā ir podā nolaista nauda, īpaši mēs skatāmies uz sākotnējo stadiju. Arī Latvijā bija šie 4,5 tūkstoši, daži piemēri, pusotru gadu atpakaļ, ID bazes bija 74–75 tūkstoši eiro. Tagad var nopirkt it kā ar atlaidi, bet realitātē tāpat ir 52–25 tūkstoši eiro kritums. Lielākais kritums bija Mercedes EQS, kur vispār nokritās pa 50 tūkstošiem eiro. Toyota BZ4X elektroauto sākotnēji bija 64 tūkstoši, tagad var nopirkt pa 52. Būtībā pusotra gada laikā tikai uz cenu samazinājumu ir samazinājušies aptuveni 10 tūkstoši eiro. Ioniq 5, paskatieties kāda atlaide ir visiem elektroauto, ID3, ID5, tas pats Enyaq, cik ir kļuvis lētāk. Un sanāk, ka mēs dārgākajā stadijā kā valsts, nodokļi un tā skaitā Eiropieši no Eiropas Savienība attīstīja šo te tirgu ārpus konkurences, ārpus brīvā tirgus un ar dotācijām tirgoja. Man ir jautājums varam Latvijas Republikas ministram un pārējiem ministriem, kāpēc jūs domājat un kāpēc tauta tiešām pagaidām līdz šim vēl tā klusāk par to runā, bet ir jābeidz, ir jāņem nost jebkādas privilēģijas elektroauto. Jo tas ir privātais auto. Tas, ko var dotēt sabiedrisko transportu. Nepieciešami papildus naudas līdzekļi? Tagad tu vari ātri un ērti gūt ienākumus, pārdodot sev vairs neaktuālās lietas, sākot no drēbēm, elektrotehnikas, velosipēdiem, auto vai pat izīrēt dzīvokli. Turklāt tagad sludinājuma ievietošana ZIP ir bez maksas. Pamēģini! Sludinājuma portālā ZIP.LV. Gudri sludinājumi. Auto tiešām ir labs, viņš ir konkurētspējīgs, ar viņu patīkam braukt, viss ir kārtībā, bet viņam ir jābūt brīvajā tirgū. Kopš kura laika mēs sākam atbalstīt auto industriju privātajā transporta un uzņēmumiem. Arī dotācijas, ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Es piedāvāju samazināt CO2 samazinājumu mērķus un neuzņemties saistības, kuras mums bremzē ekonomisko attīstību. Ja tu tā domā, spied laiku, ja tu tā nedomā, raksti komentāros un parunāsim tur. Portāls iauto.lv piedāvā